jau tev teicu, es gaidu vasaru, tāpēc, ka es gribu peldēties. Un vēl man patīk tie mirkļi, kad vasarās ir negaiss, un kad ir pērkons, un kad ir zibens. Un man ļoti patīk zibens, jo ļoti skaista krāsa ir. Un es vienreiz darīju tā, ka es gribēju nofotografēt zibeni, bet man nesanāca. Protams, jo viņš ļoti ātri uzreiz. Jā. Bet kāpēc tas tā ir? Jā, nu zibens īstenībā ir ļoti bīstama lieta, jo tur ir ļoti, ļoti liels spriegums iekšā, elektriskais spriegums iekšā. Tad tas zibens ir kā elektrība? Jā, īstenībā zibens kā elektrība, un man patiesībā ir padomā ļoti, ļoti interesants eksperiments, kā mēs varam paši, izmantojot elektrību, uzzīmēt zibeni. Gribat redzēt? Jā! Lai jūs redzētu, kas mums sanāk, skatieties, kādu zibeni mēs ar elektrību uzzīmējām paši, izmantojot koku un elektrību. Mēģināsim šādu uztaisīt? Jā! Vienīgais šo eksperimentu jūs mājās nevarēsiet taisīt, un arī kopā ar vecākiem viņi īstenībā nevajadzētu taisīt. Ja jūs kādreiz gribēsiet šādu taisīt, tad tikai skolā kopā tiešām ar fizikas skolotājiem. Ja? Tātad, kas mums būs vajadzīgs? Pirmkārt, mums ir vajadzīgs tāds smuks kartons saspiests, ja, ka viņš ir pietiekami stiprs, tāds ļoti stingrs. Tātad tas mums būs vajadzīgs. Mums būs vajadzīgs ūdens, sāls un otiņa. Tas ir viens. Un vēl mums būs vajadzīgs, skaties, šāda ļoti svarīga lieta. Viņš saucās transformators. Un mēs sāksim sekojuši. Mēs ūdenī piebērsim sāli. Viņu var uztaisīt riktīgi tādu biezu šķidrumu. Viņu kārtīgi samaisa. Un pēc tam to virsmu kārtīgi pamazām noklāja ar to šķidrumu. Viņa tā kārtīgi. Un vairākas reizes ir ieteicams viņu noklāt. Ekli mums izveidojās šitāda te plātnīte, es jau esmu sagatavojis. Tu esi noklājis daudz reizes ar šo te šķidrumu? Jā, un tagad, un kas ir vēl pats svarīgākais, divas mazas nagliņas vajag iesist iekšā, ja? Vienā pusē nagliņa kokam un otrā pusē kokam nagliņa. Nu, lūk, un principā mēs būtu gandrīz jau tā kā gatavi slēgt šitam klāt elektrību. Bet kas ir tā elektrība? Es nesaprotu, tā ir tāda pati, kas iet pa vadiem? Zini, vislabāk varbūt to pat parādīt ar mazu eksperimentu, lai saprastu, kas ir strāva, vēl jo vairāk tā nav parasta strāva, tas ir augstsprieguma strāva. Tātad augstspriegums, tas ir tas pats, ko mēs mājās elektrību izmantojam, es nesaprotu īstenībā. Jā, nu redz, mājās mums ir parastā zemes sprieguma elektrība, bet viss, kas ir zibeņos un kas ir augstsprieguma vados, tur ir augsta sprieguma elektrība. Tā ir ļoti, ļoti spēcīga. Gribu es tev parādīšu ar mazu piemēru, kas ir tas augstspriegums un spriegums. Ja? Iedomāsimies, ka šī ir baterija. Ja? Un baterijā ir iekšā arī spriegums. Viņš ir lielāks vai viņš ir mazāks. Esat redzējuši uz baterijām tādus uzrakstiņus V burtiņi, kur ir volti. Ja? Tas ir spriegums. Tie V burtiņš parāda, cik liels ir spriegums. Un katrā baterijā, ja mēs teiksim, paņemam saspiežam pudeli, ja? Šeit ir iekšā tā kā tāds spēks iekšā. Ja? Viņš te pagaidām nekas netika, bet ja mēs te pēkšņi attaisam vaļā korķīt vai ieslēdzam, ja gaismu uzreiz čū, redzēji, kāds spriegums bija iekšā. Tas ir tas spriegums, kas ir baterijā iekšā. Jā. Labi. Un mājās mums tas spriegumiņš ir normāls tāds, kas var dedzināt lampiņas, bet lielajos vados augstspriegumu un zibeņos tas spriegums ir tūkstošiem reižu lielāks nekā parastā baterijā vai mājas elektrībā. Un tieši tāpēc arī veidojās zibens. Ja domājies, ja? Nu ko, ķeramies klāt mūsu zibens bildē? Jā! Ķeramies klāt. Mums ir vajadzīgs transformators. Transformators, tā bija tāda filma? Filma bija Transformers. Bet transformators ir tieši ierīce, kas parasto elektrību, kas mums ir mājās, pārvērš par augstsprieguma elektrību, par tādu elektrību, kas nāk ārā no zibiņiem. Bet transformatori ir izvietoti kaut kur pie tiem lieliem stabiem. Jā, tad, kad no lieliem vadiem nāk tā lielā stiprā elektrība, viņa tiek pārvērsta par mazo elektrību, kas ir derīga mājas apstākļiem. Super, paldies. Skaidrs? Jā. Jums arī skaidrs? Jā! Labais, nu tad ķersimies klāt? Jā! Labi, un tagad mums būs jābūt ļoti uzmanīgiem, jā? Mēs drošības pēc arī uzliksim brilles. Tā, tas tev, tas man, jo drošība vienmēr pirmā vietā. Ķersimies klāt. Pastāst, ko tagad dari? Tagad es no transformatora, kā mēs zinām, elektrībai ir vismaz divi poli, plus un mīnus. Un mēs tagad viņus šeit savienosim. Tā kā baterija arī plus un mīnus. Man ir mazliet baili, jā, tāpēc jau tālāk. Nu tad sākam zīmēt zibenī? Jā! 3, 2, 1. Nu. Kādi dūmi! Cik skaisti. Redzat, kā veidojās? Skaisti, vai ne? Jā, redz, kā tas stiprais.
Un tad viņš savienojās. Redziet, tā kā arī īstām Tas ir tāpat, ja zibens iesper kaut kur. Jā, viņš savienojās. Un tas spriegums ir tik, tas enerģijas spēks ir tik liels, ka viņš izcīna savu vietu cauri visām koksnes daļiņām. Jūs redzējāt, bērni, cik spēcīga ir tā elektrība? Tāpēc jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem pie vadiem, stabiem un pie transformatoriem. Tieši tā. Nu, lūk, kādi brīnumi mums apkārt visur ir, un mēs paši varam kļūt par šo brīnumu dalībniekiem. Paldies, ka skatījāties. Šodien bijāt kopā ar mums. Tiekamies atkal nākamnedēļ. Atā! Atā!